Netipiski janvārim svētdienas siltajā rītā devos dienas pārgājienā no Jaundubultu muzikas vidusskolas automašīnas stāvvietas. Izplānoju maršrutu tā, lai izzinātu dabas un apdzīvotās teritorijas starp Lielupes upi un dzelzceļa līniju no Dubultiem līdz Slokai. Šodienas plānotais maršruts man, ja viss sakritīs labi, būs kādi 30 km laika ietilpība, tas būs apmēram 7 stundas. Skatīšos, kā man soksies ar to. Pamatā viss maršruts ies caur mežu. Kaut kur dažās vietās būs apdzīvotas vietas tādas kā ciemats, tur Valteri, piemēram. Līdz pat Slokai tur meža pļavas, purvi. Tādas interesantas vietas mēģināšu atklāt priekš sevīm. Vispirms gājēju ceļš un taka ved uz Lielupes grīvas pļavām. To status ir dabas liegums. Teritorija veidot, lai aizsargātu Lielupes grīvas sastopumus Latvijā ļoti retus un izzūdošus pļavas veidus, gan arī īpaši retu augu sugas, kam šeit ir Latvijā bagātāka atradne. Tur Dubulti stacija, baznīca, ko mēs redzam tur tālumā fonā. Grīvas pļavas. Cik smuka vieta ir iekārtot šeit pat ir pļavās. Viss ir akurāts, viss ir priekš cilvēkiem. Ko var teikt par šo vietu? Lieku 10 par šo vietu. Ideāli. Paldies cilvēkiem, kas rūpējas par šādām vietām. Smuki, tiepat var automašīnu novietot. Tā kā laipni lūgti dabā. Es dodos tālāk, virzienā uz Valteriem. Gar jauno un veco ceļu satiksmes drošības departamenta Jūrmalas nodaļas ēkām paralēli Lielupei līdz Drūciemam. Novirzījos no Lielupes, bišķi vairāk tā kā uz dzelzceļa pusi. Ir tāds mežs, kas iet gar pumpuriem, melužiem, tur virzienā uz Sloku. Aiz šīs apdzīvotās vietas pa mežu taku nonāca Melušu apkaimes dienvidu pusē. Šobrīd burvīgie meži daudzviet ir cietuši no pagājušā gada vasaras nogales vētrām, kur šobrīd jau daļai tiek novākti. Pa ceļam gadījās satikties arī ar pāris suņiem. Pēc to draudīgās sākotnējās uzdzības tie tomēr bija samērā draudzīgi. Labs sunīt. Labs sunīt saimniekam, jā, labs. Pareiz sargā. Jā, esi labs sargs. Gāja gar žoga. Viņš tā strauji noskrēja garām. Tā drusciņas pat sabijos. Bet, viss kārtībā. Paklausīgs suns. Vēl viens sunīts, jā. Pieskrēja nošķaudīja mani. Jā, tālumā tāda kariete izskatās. Sen tā kariete nav kustējusies. Laikam zirdziņi noguruši.
sapņu kariete. Iziet cauri Ausakņu ielai. Maršruts turpinās līdz nākamā meža kvartālam. Sniega vispār nav nemiņa. Tāds, nezinu, marts, apriļa sākums, tāds gada laiks, tāda sajūta ir. Starp Meložiem un Asariem meža taka veda gar Piņķu purvu. Šķērsojot Valtera prospektu un dodoties caur nelielu mežu, izgāju turpat blakus esošiem Valteriem. Kaut kur dzenis koka augšā. Nu, šeit arī redzam postījums. Pagājušajā gada vētras postījums. Esmu nedaudz pagājis jau aiz Valteriem un nokļuvis tāda ceļa posma, kas saucās Klucīšu ceļš. Nu, šitam ceļam bija savā laikā, no militārā ziņā bija nozīme šitam ceļam. Arī kara darbība nav gājusi garām šim nostorim. Otrā pasaules kara beigās Vācu armijai atkāpjoties tika izveidots Klucīšu ceļš. Lai šķērsot Piņķu purvu, Vācu armija no kokiem izvadoja ceļu pāri purvam, lai smagā kara tehnika nenoslīgtu. Nu, šobrīd esmu nogājis 3 stundas. Es šobrīd tīri kustos pa maršrutu ar vidējo ātrumu, tur 4 km/h. Un nogājis esmu 15 km. Protams, laiks ļoti tāds, kā saka, paņēma daudz laiks kaut kādam fotografēšanai, tur kaut ko piefilmēšanai. Ja tīri ietu, tad iespējams, ka es jau būtu daudz tālāk ticis, jau būtu lokā. Bet neko. Šobrīd es turpinu to maršrutu. Plāniņš ir nonākt līdz lokai, te jau skatīties, kā tur tālāk. Iespējams, kad nākt apakaļ, jau pa tādu bišķu cilzētu pusi, kāpt Vivī un braukt atpakaļ līdz Jaundubultiem. Lietiešu līņā. Tad tur ir Vaivari un tur ir Sloka. Es dodos turieni. Iznākot ārā uz Jurkalnes ielas Slokā, maršruts turpinās gar industriālā zonu. Betonu pārstrādes ražotni un gar bijušo Slokas papīra fabriku līdz pat Dzirnavu ielai. Tur gar māju rindām nonāca līdz Lielupei. Tāda liela pēra pie Slokas. Tur papīra fabrika, tur attīrīšanas iekārs, tur tālumā betona rūpnīca. Tāda liela. Un tur tālumā tilts, kas iet virzienā uz Tukumu, uz Vēnspili projām tur. Bišķiņ sāk stiprāk līt. Jāuzvēl kaut kas virsū cits, tad izmirkšu galīgi. Kaut kas jāuzvēl arī. Bišķi nopietnāks. Ko ieests ir, apģērbies esmu arī pret lietu nodrošinājies, tā kā viss, Tagad atpakaļ ceļš, tur gar Slokas staciju, tad skatīšos tālāk. Tur tums iet pa civilizācijas pusi, nav problēmas, gaismiņas ir, tā kā viss kārtībā. Dodos atpakaļ uz Jaundubultiem.
Un pūkstens ir 5. Nav baigi tumšs. Es domāju, ka es kaut kādu posmu iešu kājām. Varbūt, ka kājām aiziešu pat līdz Jaundubultiem. Tā kā es dodos tādā bišķi ātrākā solītē. No sloks esmu izgājis. Tagad paralēli dzelzceļam virzienā uz Vaivariem. Tur ir jūra, tur ir Lielupe. Aizmugurē sloka, un priekšā ir Vaivari. Nekas satumst bišķi. Bet tas tikai tādu piedod bišķi tādu odziņu. Man ceļš iet uz turieni. Caur Vaivariem. Tā kā tur paralēli iet ceļš, kas iet uz sloku un dubultiem. Tāds mierīgi posms taisns. Jūtas 6. janvārs. Lietas līdz tā kā pa Jāņiem. Dīvaini vispār. Kas ar to pasauli notikās? Labi. Ko var teikt par šodienu? Baigi foršā sajūta. Noiet cita gabals līdz slokai. Pēc tam nāca apakaļ no slokas. Protams, te bišķi tumsiņi uznāca. Lietiņš arī piepalīdzēja tumsiņai. Bet viss kārtībā. Jāskat, pašsajūta ir vienkārši fantastiski laba. Kā? Dodamies arī pastaigā vienalga kādu laika apstākļi. Mēģinām izdomāt savus maršrutus. Tikai super. Veltiet savu laiku. Tā būtu man finiša vieta, arī es sāku startēt no Jūrmālas mūzikas vidusskolas. Kopējais laiks man tīri iešanai bija 6 stundas. Nogāja bišķi vairāk kā 30 km. Protams, visam pauzēm sanāca tā, kad 8 ar kapeikām. Ķeriet kaifu no dabas. Hei, lai sokās!